Čau visiem! Akiel, es patiesībā sakot pati savu netisku, ka es šo video filmēšu. Tas šķiet tik neiedomājami. Ļoti sen patiesībā sakot gribēju šo video nofilmēt, bet nekādīgi netiku līdz tam. Rokā šobrīd man ir kaudze ar dažādām grāmatiņām. Un šīs grāmatiņas ir manas dienas grāmatas, kuras es rakstīju jau kopš mazām bērnu dienām. Un es nezinu, dienas grāmatas vienmēr priekš manis bija kaut kas tik ļoti tuvs, jo es parasti nebiju tas bērns un vēl joprojām neesmu tas cilvēks, kurš tā kā visiem stāstīt par savu dzīvi, pa labi, pa kreisi. Tas savā ziņā bija mans veids, kā izpaust savas emocijas, un to visu pierakstīju šajās te kladītēs. Es pieņemu, ka šis būs ļoti apkaunojoši, tāpēc, ka es pati neatceros, kas tur īsti sarakstīts, bet es domāju, ka tas būs arī interesanti jums, un es ceru, ka jums būs interesanti, tā kā aiziet. Tad pirmais, kas man ir rokās, ir mans atmiņu albums. Un es jums vēlos atskaņot, ko 10 gadus vecā Evelīna ir domājusi par sevi un teikusi par sevi. Šeit rakstīts, ka mana mīļākā dziesma ir What Time Is It? Manas mīļākās krāsas ir kaķa melna un asins sarkana. Manas mīļākās grāmatas daudzas. Sure. Es esmu spēlēsāt, ka neko vairāk par Skudrlēnu pērdus tajā laikā nebija lasījusi. Nākamā dienas grāmatiņa, kas man ir, un to es ļoti labi atceros, ir šī te mazā dienas grāmatiņa, un tā saucās Aģenta dienas grāmata. Es vēl joprojām atceros, ka es biju aģents X905, un mēs ar maniem draugiem vienmēr spēlējām tādu spēli aģentus. Es varbūt jums kādreiz pastāstīju spēles noteikums, ja jums interesē. Tas bija tiešām ļoti interesanti, un mēs tiešām katru reizi, kas pie viņiem brauc ciemos, un es braucu ļoti bieži, mēs skraidījām ārā un spēlējām aģentus, un tur minējām paroles un veidojās kaut kādas misijas, un tas bija tik ļoti interesanti. Tā kā es vienmēr jau kopš mazām bērnu dienām vienmēr sapņoju kļūt par aģentu, un es taisīju arī savu aģentu dienas grāmatu. Misijas māksla. Ja gribi, lai tevi nepamana, piegulies pie sienas. Esi kluss. Slēpies, lai tevi nepamana. Es vienkārši jau jūtu, ka es biju labākais aģents. Cīņu māksla. Šeit, lūk, ir attēlotas bildītes, es pat ar ilustrācijām izdomāju. Centies sist pa vēderu. Sagatavo otru roku, ja pirmo sagūsta. Sagatavo otru roku, ja pirmo sagūsta. Evelīna Parkera 10 gadi. Balsties uz kājas. Vienlaikus sit ar otru kāju, lai būtu sapīgāk. Centies ar savu kāju aizķert pretinieka kāju, lai tas nokrīt. Tas ir vienkārši fenomenāli, kā meitenes manā vecumā visdrīzāk spēlējās ar lellēm un pārģērbās par princesēm, un es domāju, kā kādam stiprāk iesist. Lūk, pierādījums tam, ka es jau no bērnu dienām gribēju iet uz boksu, bet man vecākā aizsūtīja manu sporta vingrošanu. Nākamā dienas grāmatā. Šeit gan man neskapēc ir dienas grāmata, un te ir tikai dažas lapas ierakstīts, un vispārējais ir noplēsts. Es pieņemu, ka netīšām noplēsu, vai arī tīšām. Pirmā lapa, ko es šeit redzu, ja jūs esat redzējuši Lotas video, viņa pavisam nesen arī nofilmē video par savu dienas grāmatā, tad viņas lapa ir praktiski identiska tam, kas ir man. Vienkārši klausieties, tas ir fenomenāli. Warning. Sveiks vai sveika. Ar vārdu warning gribu pateikt tikai to, ja tu lasīsi manu dienas grāmatu vai vismaz šo tekstu, tu drīz dabūsi, jo es varu iesist. Un tu vai jūs būsiet pirmie. Nu, tā kā tu jau šo esi izlasījis, tu uzķēries, gačā, lūdzu Es esmu uzrakstījis, lūdzu paraksties, lai cilvēks, kurš ir izlasījis šo tekstu, parakstās, un tad es tā kā zinu, kam iesist. Es domāju, ka noteikti cilvēks izlasot šo tekstu parakstīsies, lai es varu viņiem iesist. Tas ir pilnīgi noteikti, Evelīna. PS. Iesaku iegādāties ledu un plāksteres Winky Face. Jā, no 9. līdz 10. jūnijam mēs būsim ekskursijā. Un pateicoties manām draudzenēm, es zinu to, ka taradaram un taradaram biedēs mūs. Tāpēc es un taradaram, tajā taradaram vietā ir cilvēku vārdi, kurus es negribu teikt. Nobeidēsim viņus pirmās. Mēs satīsimies palagos, sakrāsosimies par briesmoņiem, un tad vēl izsmērēsim kečupu, un viņi nobīsies. Vai nav ģeniāli? Ļoti ģeniāli, es teiktu. Lasu savas dienas grāmatas, un viss, kas man ir prātā, ir kā kādam iesist vai kādam atriepties.
kas attiecas uz tararam un tararam, es viņu sakrāsošu kā meitenes un sasmaržināšu ar sieviešu smaržām. I'm smart. Cik es atceros, tajā ekskursijā man ļoti sāpēja galva, un es beigās vienkārši aizgāju gulēt, un visi palika visu nakti un spēlēja kaut patiesībā risku un kaut ko tam līdzīgu, un es biju vienīgā, kur reāli aizgāju gulēt, jo man ļoti sāpēja galva. Man ir palikušas vēl 2 dienas grāmatas, ko izskatīt, un cik es atceros, šī bija tā, kur es gan izai pabeidzu līdz galam, jo parasti visas pārējās dienas grāmatas es tikai iesāku, kaut ko parakstīju, un tad es ieraudzīju smukāku blociņu un pārgāju citu dienas grāmatu. Šīs te man šeit ir tas, par ko es vairāk tā kā reāli centos kaut ko pildīt, līmēju dažādas skaistas lapiņas un visu kaut ko interesantu. Tā kā pirmā lapa. Es reāli lasu šo dienas grāmatu, un man šķiet, ka mēs ar Loti bijām tik līdzīgas bērnībā. Viņa stāstīja, ka viņā sarakstīja dziesmas, un es arī sarakstīju dziesmas, un es atceros, ka šī bija pat pirmā dziesma, ko es sarakstīju. Mēs ar manām draudzenēm taisījām tā kā grupas, un mēs no papīra griezām biļetītes un devām vecākiem, lai viņi tā kā iet uz mūsu koncertu, kur mēs dziedājām un dejojām, un šī ir pirmā dziesma. Es nezinu, cik man bija gadi, varētu būt kā arī 8. Klausieties, es lasīšu tieši tā, kā es esmu uzrakstījuši. I have latte dog you like to see. Hey, what's that? Good dog cannot eat. Better don't like dog fish. Rough, help me, help me. What happened? What is a dog? Rough, goodbye. Stupid. Dog cannot eat. I like to see goodbye. Es saprotu, kāpēc neviens vairāk par vecākiem uz to koncertu nenāca. Man ir vēl viena dziesma. Klausieties. I'm not a kiwi. But I'm so pretty, and everybody's look at me like a diva. I like sprinkles and sparkles too, and a glitter on my shoe. Ooh. I'm not a kiwi, but I'm so pretty, and everybody's look at me like a diva. I like sprinkles and sparkles too, and a glitter on my shoe. Šis ir drausmīgi. Droši vien arī pēdējā dienas grāmata, ko mēs šodien apskatīsim. Un šeit ir rakstīts. Man sauc Evelīna un man ir 14 gadi. Tātad es rakstīšu dienas gan 14 gadu vecumā. Mans YouTube kanāls Makeup ar Evelīnu, man tur tagad ir 6000 subscriberu. Tas tik dīvaini, tā kā man bija 14 gadi, man bija 6000 subscriberu, teikt man 16 un man ir 43. Es pat nezinu, cik man ir. Es gribu sākt 2014. gadu no jaunas baltas lapas. Es vairs nebūšu ļauna pret čaļiem. Laikam 14 gados es biju ļoti ļauna pret čaļiem. Pat pret būšu nedaudz jaukāka. Kaut arī sadzīvot ar viņa stulbajiem jociņiem būs diezgan grūti. Briesmīgs bērns. Viss, kas ir rakstīts manās dienas grāmatās, ir kā kādam iesist, kādam atriepties un nebūt ļaunai pret kādu. Es domāju, šodienai pietiks pārskatīt manas dienas grāmatas. Tas bija diezgan interesanti. Es ceru, ka jums bija interesanti, ka jūs varbūt pasmējāties, ka jūs varbūt padomājat, ka es biju briesmīgs bērns, jo šobrīd tas ir tas, ko es domāju. Bet kopumā tas bija viss šim video. Es patiešām no sirds ceru, ka jums bija interesanti. Un tad jau tiekamies manā nākamajā video. Tā!